Šovakar es uzsaucu. Ew! Ko? Šito redzējāt? Pāra Bībeles čempionāts. Temats Pāvila vēstules. Halleluja! Lūgšanas ir uzklausītas. Varam doties uz pāra Bībeles čempionātu un pārbaudīt savas Bībeles zināšanas. Es pārlasījos. Domāju, pāra Bībeles čempions. Bet pāra. Pagaidīšu, kad bārā būs Bībeles čemps. Piealiņu vieglāk citēt. Melncāču vairs citādi cilvēks nevar ievilināt savos tīklos un taisa šitādas lietas. Vēl tikai seksu vajag piekarināt klāt. Ja reiz pāri, tad arī pāri dara tādas lietas. Cilvēki pamazām iet sviestā. Tā jau ir tikpat kā Dieva zaimošana. Nē, nu lai jau veicas! Kristiešiem būs tikai prieks, ka neticīgie pietuvojas tā kunga vārdam un tā. Es pieteiktos, bet mans līgums mācīties Bībeli. Plus, droši vien mani pēc tam nospērts zibens. Kura ies ar mani? Nē, esmu atradis īsto un vienīgo. Es tur bildēs pamanīju dažus kursabiedrus, kas nozīmē būs cilvēki, kas Bībeli, tas, ka naļi studējuši ne tikai savā, bet vēl vismaz divās valodās. Un vēl tur figurē viens Nanduks, kurš manā bērnībā, kad tikko uzsāku baznīcas gaitas, spēja citēt Bībeli labs pusēm gari. Kaut kas man liek domāt, ka ar atmiņu viņai joprojām ok. Mēs esam atteikušies no slepeniem kauna darbiem, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dieva vārdu, bet parādām sevi atklātā patiesībā ikviena cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Ne jau sevi mēs sludinam, bet Kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. Jo Dievs, kas sacījis, no tumsas atspīdēs gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus svaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Vai cilvēki paši atnāk un redz, kas ir pāra Bībeles čempionāts?